Dabas vides estētikai šogad ir jau 30 gadi, un solīti pa solītim, maz pamazām šo gadu laikā, mēs esam nokļuvuši pie kārtīgas metodes. Un kāpēc viņu var saukt par metodi? Tāpēc, kad jau 4 paudzēs visiem speciālistiem, vienam mācot otru, mēs varam iegūt vienus un tos pašus rezultātus. Tas liecina, kad ir pēctecība un metode ir aprobēta, pārbaudīta. Mums ir pētījuma dati par vairākiem tūkstošiem bērnu. Un, jā, tā ir metode, kuru es esmu izauklējusi. Es esmu skolotāja, izgudrotāja, bet laikam pats nozīmīgākais mans dzīves darbs ir mani 2 dēli un 4 mazbērni. Tā kā redzu šobrīd arī uz viņiem vai viņiem darbojoties tieši ar dabas vides estētikas metodēm, es varu apliecināt, jā, ka šī metode darbojās un viņi sniedz nozīmīgu atbalstu šajā informācijas pārbagātajā laikā. Arī pēc Covida laikā, kad ierobežojumi arī ir devuši savu artavu bērnu emocionālajā tādā satraukumā un varbūt nespējā tikt reizēm ar emocijām galā, bet darbs ar dabas materiāliem tieši dabas vides estētikas kontekstā ir ļoti palīdzošs un atbalstošs visām vecuma grupām. Šogad ir īpašs gads, jo Rīgā beidzot ir atvērta dabas vides estētikas studija, dabas vēstniecība, kura ir šobrīd jau pilnvērtīgs metodiskais centrs, kurā mācās jaunie speciālisti, kurā pilnveidojās esošie speciālisti, un mēs sniedzam arī atbalstu bērnu vecākiem, arī vecvecākiem. Šajā studijā viņiem ir iespēja iegūt jaunu informāciju, iegūt jaunu pieredzi, un viņi var arī paši piedzīvot šo dabas pieskārienu tādā interesantā un radošā veidā. Dabas vides estētika kopumā ir ļoti harmonizējoša un bērnu iekšējos resursus atbalstoša mācību sistēma. Savukārt siltajās smiltīs mums klāt vēl nāk ļoti spēcīgs instruments, šīs pašas smiltis, kuras ir speciāli sagatavotas ar speciālu sastāvu un ar cilvēka organisma reģenerācijai labvēlīgu ietekmi. Un tāpēc silto smilšu nodarbības mums ir tiešām parādījušas brīnumainus efektus. Kāpēc es viņus saucu par brīnumainiem? Tāpēc, kad reizēm viņi nesaskan ar medicīnas pat tādiem standarta secinājumiem. Ja? Tas ir gan autiskā spektra traucējuma gadījumā. Mums izdodās panākt bērnu acu skatiena fiksēšanu, arī viņa komunikācijas būtisku uzlabošanos. Tas ir arī saistībā ar bērnu runas traucējumiem. Tur gan mums ir plašāks pētījumi un jau vairāki 10 bērni ir pilnībā atguvuši savas runas spējas un pilnveidojuši savu runu tieši silto smilšu nodarbībās. Sīkāk par viņiem var izlasīt arī medicīnas žurnālā ārsts.lv. Tur ir arī visi skaitļi minēti par mūsu beidzamo gadu pētījumiem. 47 vietas, kurā izmanto manis veidoto metodi. Tātad es esmu šīs metodas autora arī. Un, jā, visos Latvijas reģionos un arī ārpus Latvijas ir zināma šī metode un strādā jau vairāki 100 speciālisti ar šo metodi. Un šobrīd Rīgā mums ir arī, kā jau es teicu, pilnvērtīga studija. Mums ir gan silto smilšu iekārta, kur ir arī manis patentēta un viņa
ir arī jau 2 gadus dzīvojusi ar jauno modifikāciju silto smilšu galdu, kas ir pieejams ikviena vecuma cilvēkiem, arī bērniem ar dažādiem kustību traucējumiem, un tam līdzīgi. Šogad tieši silto smilšu iekārta Warmsun Box, kura ir patentēta 2010. gadā. Viņa ieguva 2 apbalvojumus. Tātad pirmais apbalvojums bija Rēzeknes inovāciju izstādē, un septembrī metode, dabas vides estētikas metode, caur tieši silto smilšu iekārtas jauno modifikāciju silto smilšu galdu iegūst starptautisku atzinību. Starptautisku atzinību sieviešu inovāciju un inovātoru konferencē Īslandē. Jā, es tiku apbalvota ar balvu, kura ir visas pasaules sieviešu izgudrotāju tāds atzinības žests par to, ka šī ideja ir laba un viņa palīdz cilvēkiem.